Šabat šalom. Šis atkal mums ir laiks, lai būtu Dieva klātbūtnē, lai mēs pavadītu laiku Dieva vārdā. Un Dievs ir iedevis tādu īpašu sezonu, kurā mēs arī esam. Un šķiet, ka visu laiku jau ir kaut kas jauns, visu laiku kaut kādas jaunas lietas notiek. Liekas, kaut kas ir pagājis, mēs paspējam nopūsties, pateikt Dievam paldies, un atkal kaut kas jauns mūsu dzīvēs, kaut kādi izaicinājumi, kaut kādas lietas notiek, gan valstī, gan pat plašāk, ja mēs paskatāmies. Ļoti strauji laiks, tikko Šveicē bijis Davos fórums, tur arī kurš teicis, kas tur kā svaru kausi svarās, kas ar ko, kādas alianses sakal veido. Un jā, Latvija, kur mēs dzīvojam, ļoti maza valstiņa, tāpat kā Izraela arī šodien, maza valstiņa. Ja, mēs esam ģeogrāfiski ļoti maza, un tad ir tās lielvaras, kas ir ap mums apkārt. Bet, ziniet, ar Dievu vārdam ir tāds svars, ka Dievs neskatās, cik kāds ir liels vai mazs. Ziniet, tas ir tas skaistais un īpašais ar Dievu vārdu, ka pat, sakot tā, maza cilvēku grupiņa, maza cilvēku kopa, ja cieši iet kopā ar Dievu vārdu, var piedzīvot lielus brīnumus. Un tas ir stāsts par Izraēla tautas iziešanu no Ēģiptes. Protams, mēs varam redzēt, ka pašai tautai ļoti daudziem nebija šīs ticības par iziešanu no Ēģiptes. Pašai tautai bija kā kuram tur gāja, bet varēja redzēt, ka jā, Mūzes bija saņēmis šo vārdu, viņš gāja, bet stāsts, ka Dievs darīja šo šos lielos un varenos brīnumus. Ne tāpēc, ka viņi bija spēcīgāki par eģiptiešiem, ne tāpēc, ka viņi bija gudrāki, bet tāpēc, ka Dievs bija sūtījis savu vārdu, kurš piepildījās. Un, jā, protams, žēl, ka arī šī paudze, kas piedzīvoja šos brīnumus, vēlāk ir teikts, ka viņi, diemžēl, ieejot jau daudzi, viņi pat neiegāja daudz, bet viņi nevarēja piedzīvot to, ko Dievs līdz galam bija viņiem solījis. Interesanti, viņi bija dzirdējuši to vārdu, bet viņi līdz galam to nevarēja izdzīvot. Un ir cerība arī šajā laikā mums, dzīvojot, redzot to, kas notiek arī pasaulē, ka Dievs vadīs savu tautu cauri šiem laikiem. Un ne kā vienkārši kādu ģeogrāfisku tautu, kur ir kaut kādā vienā vietā sapulcināti vienkārši, bet ka tie, kas turēsies cieši pie viņa vārda, tie, kas klausīs viņa balsi un to, ko viņš šim laikam arī saka un atklāja. Jo tas, kas liek mums arī šajos laikos, kad ir visi šie izaicinājumi apkārt mums, kas ir mūsu uzdevums? Mūsu uzdevums ir cieši turēties pie Dieva sirds, klausīties, ko viņš mums rāda. Māca un paklausīt un izpildīt viņa norādes. Un, jā, tad, protams, ka tas, kas notiek pasaulē, paliks ar vien sarežģītāk un, teiksim tā, ar vien izaicinošāk, ar vien nestabilāk, bet tas nemaina to, ka mūsu uzdevums paliek tas pats. Jo Antikrista gars, kā Pāvils arī vēstulēs runā, viņš saka, viņš jau ir pasaulē, viņš jau darbojas visu laiku. Nav tā, ka viņš darbosies tajā veidā, kad būs tikai kaut kāda šī tiešā Antikrista vara. Viņa gars darbojas jau ar šo ļaunumu visādos veidos, cenšas cilvēkus pievilt, sagūstīt un tā tālāk. Tāpēc mums jābūt pastāvīgi modriem, skatoties uz pasaules notikumiem, skatoties arī, kas notiek ar Latviju.
Paskatāmies arī, ka pati valdība šobrīd arī tur ir visādas šūpošanās, liekas ik pa laikam, un arī tagad viss kaut kas notiek. Bet mums jātur skats kopā ar Dievu. Un jāskatās, ko Dievs mums ir parādījis, un jāpiepilda viņa aicinājums. Šī nedēļa ļoti īpaša nedēļa, kurā mēs lasām nedēļas lasījumu, kas saucās Bo, kas burtiski nozīmē, viņam var ieraudzīt divas nozīmes. Tam ir nozīme ej, un tam ir nozīme nāc. Un tas ir ļoti interesanti, ka šis vārds Bo, viņš tiek lietots 2. Mūzes grāmatā 9. nodaļā, 1. pantā, kad Dievs saka Mošē Mūzum, ej pie faraona. 2. Mūzes 9.1, ej pie faraona. Un man šķiet ļoti interesanti tas, ka var paskatīties uz to tiešām no divām pusēm. Ja saka ej, tad liekas, it kā Dievs stāv Mūzum aiz muguras un saka ej, un pastumj viņu un saka ej, tev jāiet pie faraona. Bet Dievs ir otrā pusē. Viņš jau ir tur pie faraona, un viņš saka Mūzum, nāc, jo es esmu jau tur. Un tas ir īpaši ar Dievu, ka viņš ir klātesošs visur. Viņš ir klātesošs tur, kur mēs esam tagad, un viņš ir tas, kurš saka, nāc uz to jauno uzdevumu, nāc uz to jauno soli ticībā, un es būšu tur, es jau esmu tur. Un tā ir pilnīgi atšķirīga sajūta cilvēkam, kuram pasaka ej, un tu ej viens pats, un tu nezini, kā tas viss tur beigsies, un tu nezini, kā tas viss tur izdosies vai neizdosies. Vai kad tev pasaka, nāc, es jau esmu tur. Es jau esmu tajā pusē pie faraona, un es esmu tur tajā sarunā kopā ar tevi. Un tas ļoti saskan ar šo atklāsmi, ar ko brālis Andrejs arī pēdējā laikā dalās par to, ka Dievs ir šodienas Dievs. Viņš ir klātbūtnes Dievs, un viņš ir tagadnes Dievs. Viņš tagad ir šeit, un viņš ir arī pie faraona tajā brīdī, kad viņš saka, Mošē, tev jāiet, nāc, es esmu jau tur. Tev jānāk, tev jāpaklaus, tev jāizdara sava daļa cilvēciski, tev jāiziet tas, tas paklausības solis, un es piepildīšu to, kas ir jāpiepilda man, ko Dievs tikai pats var izdarīt. Un tas ir iedrošinājums tiem, kuri cīnās ar šaubām, tiem, kuri cīnās ar bailēm. Tāpēc, ka, ja Dievs saka nāc tajā uzdevumā, tad viņš arī gādā visu, kas tev nepieciešams ceļā. Viņš gādā visu, kas tev nepieciešams, lai tu piedzīvotu uzvaru un izdošanos. Daudz no mums šeit ir studenti, un ir visi šie studiju izaicinājumi, ir eksāmeni. Tagad, manuprāt, arī daudziem ir šis sesijas laiks, un ir jābūt stiprai pārliecībai, ka Dievs tavā garā ir teicis nāc, ka viņš ir teicis bo, ka viņš ir tevi aicinājis šajā uzdevumā, jo ja tu ej cauri eksāmenam un tu neesi pārliecināts, ka tev ir jābūt tur, kur tev jābūt un jādara tas, tev jādara, tas ir ļoti smagi un ļoti grūti. Tāpēc Dievs dod katram personīgi šo bo, šo atklāsmi, šo sirdī vārdu nāc, tev jābūt tur, tev jāveic šis uzdevums, es esmu ar tevi. Dzirdu arī, ka šogad īpaši saskarās daži studenti ar tādu lietu, kad ir programmā iekļauts obligāti mācība par dievturību. Es tādu vispār neatceros, manā laikā tas bija brīvprātīgi, Liene stāstīja laikam, ka viņiem ir atsevišķs kurs, kur viņiem ir jākārto eksāmens par to, ka visas šīs latviskās dievības un darbs jāraksta par to, un visas šīs lietas vienkārši ir iespiestas jau, kā saka, programmā iekšā, ka tu nevari, kā saka, apietam apkārt, tev jāiet un vienkārši cauri. Te ir pierādījums tam, ka šis dievturības legalizēšana strādā uz pilniem apgriezieniem. Vēl būtu interesanti, kad arī ārstiem iespējams vai vēl kaut kam liks mācīties, visu šīs pagāniskās lietas. Un vēl jau vairāk, kad ir vēl smagāk šie eksāmeni, vēl smagāk šie uzdevumi. Tev vajag skaidri būt šai Dieva balsī iekšā, ka Dievs ir teicis nāc šajā uzdevumā, ej šajā uzdevumā. Un šajā
nedēļā mēs lasām šo vārdu, kurš skanēja, kad tika veidot arī skola bērndārs, kad 10. nodaļa 9. pants, mēs varam viņu uzlikt, 2. Mūzes 10.9, kur Mošē ir pie faraona kārtējo reizi, pēc jau cik mocībām, laikam 7. bija krusa, jā, ir 7 mocības jau nākušas, un tagad atkal viņš iet pie faraona, 2. Mūzes 10.9. Un tur viņš atkal saka to pašu, un viņš saka pilnā teikumā, kas tad grasās iet prom no Ēģiptes. Viņš saka, tad Mošē sacīja, mēs gribam iet ar saviem jaunajiem un vecajiem, ar saviem dēliem un ar savām meitām, ar saviem sīklopiem un lielopiem, jo mums svētki jāsvētītam kungam. Tātad mēs redzam šos te vārdus, kad mēs iesim ar saviem jaunajiem un saviem vecajiem. Tātad neviena paudze netiks atstāta. Ne bērni, ne seniori. Un ne dēli, ne meitas, pat ne lopi netiks atstāti. Tātad pat ne tās materiālās lietas, kuras bija Izrēlam. Viņi nebēga, tā kā viņiem Dievs neteica, bēgat tā, ka kājas pār pleciem, ja? Nē, mēs iesim ar visu to, kas kalpo tam kungam, kas mums vajadzīgs. Jo kam tad viņiem arī bija vajadzīgi dzīvnieki? Viņi bija vajadzīgi upurim, jo viņi jau gāja svētīt svētkus tam kungam. Tātad viņiem bija vajadzīgi arī šis un, protams, arī iztika. Bet ko atbild faraons 10. pants? Tad viņš sacīja, kungs pasarg. Latviski te ir iztulkots pilnīgi savādāk. Lai es jūs atlaistu ar jūsu bērniem. Redziet, ka ļaunums ir jūsu prātā. Krievu valodā faraons сказал им, пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Ja? Tad viņš bija gatavs atlaist viņus, kā teikt, tos gājējus, tos pieaugušos, ja? Bet kāpēc bērnus? Un tad viņš arī saka, u vas hudое намерение. Ja? Hudое, tas ir tā kā viltīgs, ja? Vai kāds tas ir? Kaut kas līdzīgs tam, ja? Slikts, ja? Slikts nodoms. Faraons novērtēja to kā sliktu domu. Un šis vārds skan šajā nedēļā, kad arī mēs redzam, kad ir tiešām lieli izaicinājumi, satricinājumi arī tieši iešanā kopā ar bērniem izglītības sistēmā. Ir faraona mēģinājums aizturēt Dieva tautas iešanu kopā ar saviem bērniem, ar saviem jaunajiem, ar saviem dēliem un meitām, jo ir ceturtdienas saimā arī balsots par likumprojektu, kas ierobežo būtiski tālmācības un mājmācības iespēju. Jo klātienes skolu mēs nevaram paņemt līdzi, jo kāpēc ir vajadzīgas šīs 2 neklātienes formas, vai vismaz viena, tāpēc, ka ja jāiet ir vecākiem, jādodas ceļā, tad viņiem jādodas ar saviem bērniem. Viņiem jāiet kopā ar savu namu, un tas ir šis ceļš, kur arī šeit mēs redzam, ka faraons gribēja, lai viņi paliek faraona klātienes skolās, ja mēs tā burtiski pārnesam. Viņš teica, man ir savu izglītības sistēma, es parūpēšos par tiem bērniem. Viss būs kārtībā, jūs ejiet, bet atstājiet bērnus man. Un nē, Mūzes teica, ka tā nebūs, un pēc tam nāk šī mocība ar siseņiem, ļoti smaga mocība, jo tur rakstīts, viņi nograuza visu zaļo, kas bija Ēģiptes zemē, viss tika nograusts līdz pēdējiem, kā saka, asniņam. Un šeit mēs redzam šo, kad šis kad Dievs saka nāc, viņš gādā, viņš ir ar šo mazo cilvēku grupu salīdzinoši arī. Protams, viņi skaitliski bija izauguši no 70 līdz 1,2 miljoni, vai cik tur varētu būt. Tur tās paaudzes kaut kur varbūt pat 3 miljoni viņi bija izauguši, bet vienalga viņi nespētu fiziski pretoties eģiptiešiem. Lūk, Dievs viņiem saka, ir jāiet un ies visi kopā un neļaus aizkavēt nākamo paudzi. Un kur ir līdzīgs gadījums ar šo nāc, kad Dievs sauc?